Plāhina, Agapītova, Igarka. No šiem nosaukumiem jau vien veš augstums. Tie ir milzu novadi, tā ir Ziemeļu zemes mala. 1941. gadā atbrīvotāji uz Sibīriju deportēja arī bērnus. Kur tālāk, kur augstāk, viņu bērnu bija 4000. Nāves salā Agapītovā 1942. gada rudenī nokļuva 700 dažādu tautību mātes ar bērniem. Izglābās 60 cilvēki, arī 6 latviešu bērni. Uz ziemeļiem izsūtītā paudze kļuvusi par sasalusi zemi Sibīrijas plašumos. Palikušie izzūd ar katru dienu. Tie, kas vēl ir, izmisīgi cenšas apturēt laiku, cerībā, ka viņu pateiktais par pārdzīvoto neaiziet kopā ar viņiem pašiem. Varbūt šī nebeidzamā atgriešanās ir atņemtā pazudušā laika meklējumi, pazudušās bērnības meklējumi. Es zinu, ko tagad jūs domājat par tām naidajūtām. Nē, man tas absolūti nav tās naidajūtas. Un šeit, ja ir jaunībā, tās naidajūtas varbūt ir tādas, varbūt pat ir vajadzīgas kādreiz. Jo 40. gadā, ja mums būtu tas naids, mums jau tā naida pret krieviem nebija. Tas pēc tam bija tā. Tad varbūt citādi būtu viss. Filma Agapītovā un izglābtie aptur laiku, aptur vēsturi, statistiku, faktu konstatāciju, samierināšanos, aptur, lai pateiktu. Nedrīkst aizmirst šos cilvēkus, nedrīkst aizmirst šos notikumus, jo genocīdām pret cilvēci, kad izsūtīja mazus bērnus, tam nav nekāda noilguma un nav nekādas piedošanas. Rīt Dzinta Geka ar 10 Sibīrijas bērniem dosies uz Sibīriju, vedot sev līdzi piemiņas plāksnes tur sasalumā palikušajām Latvijas mātēm un viņu bērniem. Ceļinieku mēķis ir Kanska, Abana, Igarka, Jeņisejska un Dolgī Mosta. Braucienā dosies arī komponists Pēteris Vasks, kura mūzika skan visās Dzintas Gekas filmās par latviešu likteņiem Sibīrijā. Sibīrijas bērni, kuriem ir pār 80, bet es ar viņiem laiku pa laikam, tiekoties redzēju, cik viņi ir ārkārtīgi stipri cilvēki. Man ļoti gribas būt kopā ar šiem stipriem cilvēkiem, ar viņiem runāties un būt taisni tajā vietā, kur viņas ar varu aizsūtīja mazus kuslus bērniņus. Rīt komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā filmu Agapītova un izglābtie vakarā pēc raidījuma De facto parādīs Latvijas televīzija. Andrejs Valmārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Arī krīzes laikā